Visiem labrīt, labrīt. Pirmdienā līdz skolai 1 nedēļa. Un man gribās pastāstīt jums kādus jaunumus. Esmu mazliet atguvusies pēc bērna dzimšanas dienas. Jūs redzat, tas ir tāds sāpīgs moments, un jebkādi svētki, protams, atgādina paceļ to sāpi, un viss iet pa riņķi, nav iespējams izdzīvot šo te bērna zaudējumu, nekādīgi, lai vai kā tu censtos. Lūk, paldies Dievam, man ir dziedniece, kura vienmēr atbalsta, kura vienmēr pasaka īstos vārdus, kura pasaka tieši tādus vārdus, kas trāpa sirdī, un pēc kuriem paliek gaiši, patīkami, un tu saproti, kas notiek tanī pasaulē, un kas notiek šinī pasaulē, kad patiesībā mēs neesam tālu viens no otra. Un šai sakarā gribu jums pastāstīt, ka mums ar dziednieci radās ideja. Tuvāk oktobra mēnesim, protams, tad, kad būs tas veļu laiks, pastrādāt ar dzimtu. Pastrādāt ar dzimtas scenārijiem, ar dzimtas vispār sistēmu, caur pasakām, caur brīnumu pasakām, jo brīnumu pasakās arī ir aprakstīti šie tie dzimtas scenāriji, šīs te sāpes, kaut kādas ļaunuma saknes, kuras ir jāizravē, jāizrauj, vai ne? Un savienosim pasaku terapiju kopā ar filozofisko, ezotērisko, psiholoģisko. Un Dace Grugulē, dvēseles dziedniece, viņa pastāstīs par šo tēmu dziļāk, jo tā viņai ir diezgan tuva. Mēs arī izpildīsim kādu praktisku uzdevumu, praktisku darbu paveiksim, saliksim visus pa vietiņām, jo dzimtā katram ir sava vieta, katram ir savi darbi veicamie, un mēs nedrīkstam ieņemt kādu citu svešu vietu, jo tad mūsu dzīve ies aģgārni, un tad mēs jutīsimies nelaimīgi. Un otra lieta, otrs projekts, kas man arī pat pēdējā brīdī, pirms septembra sākumā, ienācis prātā. Patiesībā projekts jau bija rakstīts jau pirms pāris gadiem kādiem. Tātad es jūs gribu aicināt uz pasaku terapijas lekciju kursu, nodarbību kursu, kas saucās Skola un pasaka. Pasaku terapijā audzināšanas procesā, sākumskolā. Šis kurs būs noderīgs tieši tiem skolotājiem, kas strādās ar pirmklasniekiem, tiem vecākiem, kuri laiž bērnus uz 1. klasīti. Un šeit mēs runāsim par adaptācijas iespējām, par adaptāciju skolā, runāsim par vispār attieksmi pret lietām, skolas lietām. Vispār skolas somu mēs mācīsimies salikt. Te būs pasakas arī par skolēnu attieksmi pret zināšanām, pret mācību stundām, un kas vispār ir motivācija, kā motivēt bērnus mācīties. Runāsim arī par veselību un, protams, pieminēsim skolas konfliktus. Kādi tad ir konflikti skolēnu vidū? Kāds tur sūdzās par otru, kāds tur strīdās, kaujās, rupji lamājās. Visas šīs te problēmas mēs izskatīsim caur pasaciņām. Un tās būs 30 pasakas, plus papildus tās pasakas, kuras mēs izskatījām pagājušajā gadā, 4 pasakas plus diagnostika, diagnostikas iespējas. Šis te lekciju kurs
palīdzēs jums kā skolotājiem, palīdzēs arī jūsu skolēniem, jūsu bērniem adaptēties skolai un vieglāk uztvert vispār mācību procesu, ja, un skolu iet ar prieku. Kursa noslēgumā ir paredzēta apliecība. Pagaidām es vēl skatos, cik man lekciju tur sanāks. Ir ideja tikties reizi nedēļā, tad, kad ir tie svētku laiki, mēs tos izlaižam, un brīvlaiku pirmdienas izlaidīsim, bet vispār doma ir tikties pirmdienās reizi nedēļā, tad, kad jūs pirms darba nedēļas sākuma varat paskatīties, kaut ko palasīt. Es jums piedāvāšu arī nodarbības konspektu, varēsiet pašpikot un attiecīgi doties darbiņā jau ar gatavu materiālu. Ja? Vai arī, ja jūs esat vecāks, tad jūs varēsiet ar šo pastrādāt mājās, ja, kopā ar savu bērnu. Lūk, principā ir paredzētas 20 akadēmiskās stundas. Līdz aprīlim apmēram strādāsim, varbūt līdz mārtam skatīšos vēl. Un tad jūs noslēgumā saņemsiet apliecību, oficiālu apliecību dokumentu, kur būs norādīts tās 20 akadēmiskās stundas, varbūt pat vairāk, un varēsiet iesniegt darba vietā vai kur citur jums tas ir nepieciešams. Lūk, tādi 2 lielie projekti. Ir 3. projekts, kas saucās Vakarēšana. Tas būs novembrim, un tur ir paredzētas klātienes tikšanās. Klātienes tikšanās ar tādiem skaistiem, ar skaistām meistarklasēm, rokdarbiem, kur mēs darbosimies praktiski adīsim, stāstīsim pasakas, zīmēsim, gatavosimies lēnām Ziemassvētku laikam, tādā skaistā, mierīgā vidē, pasaku skoliņā, bet par to plašāk tad jau vēlāk jums izstāstīšu. Šobrīd jūs varat jau pieteikties uz dzimtas nodarbībām un pasaka un skola. Runājot par Daces Grugules nodarbībām, jums jāsaprot, ka dziedniece ir diezgan jūtīgs cilvēks, un lai viņa spētu uzturēt to enerģētisko lauku maksimāli jaudīgāk un spēcīgāk, tad grupiņas mums nebūs lielas. Ja? Tāpēc jūs varat jau tagad laicīgi pieteikties, kam tas ir nepieciešams, kam tas ir vajadzīgs. Ja? Lai saprastu, kas notiek jūsu dzīvē, kā to var sakārtot saudzīgi, bez pamācības, ekoloģiski, ja? Tīri, mierīgi un skaisti. Paldies! Lai jums veiksmīga šī vasaras pēdējā nedēļa!